Čau, čau! Es esmu Edvards un tu skaties Staro TV. Gaismas festivāls Staro Rīga nu jau iegājies kā tradīcija. Tieši tāpēc devāmies Rīgas ielās, lai noskaidrotu, ko pats rīdzinieks novēl šim gaismas festivālam nākotnē. Kas ir jūsu novēlējums gaismas festivālam Staro Rīga? Vienkārši būtu, lai būtu labi laika apstākļi, vairāk būtu apmeklētāji. Bet, lai cilvēkiem, kas veido šos darbus, lai pietiek fantāzijas, lai būtu skaisti objekti. Lai izdodas. Lai Latvija starotu tieši tāpat kā Rīga šovakar. Skaidrs ir viens. Ar novēlējumiem un gaismas objektiem vien nepietiks. Pilsētai nepieciešams arī vizuālais tēls un noformējums. Tieši tāpēc aprunājāmies ar pilsētas noformējumu galveno atbildīgo personu par to, kā tad Rīga izskatīsies šī gaismas festivāla laikā. Ar mani šobrīd kopā Guntars Kambars, Rīgas pašvaldības pilsētas svētku noformējuma nodaļas vadītājs. Labdien! Labdien! Gaismas festivāls Staro Rīga, visi lielie valsts pasākumi viss vienā laikā par pašu noformējumu. Kāds tad būs pilsētas noformējums šajās svētku dienās un ko Rīgas iedzīvotāji un arī apmeklētāji var sagaidīt? Pilsētas svētku noformējums tiek veidots no dažādiem materiāliem un dažādās stilistikās. Mēs tāpat kā Staro Rīga izmantojam mūsdienīgo LED tehnoloģiju, LED apgaismojumu, bet esam laikam vienīgie, kas izmanto šo te tradicionālo, kas jau ir vairākus gadsimtus pazīstams Rīgā, tas ir uguns noformējums. Tie dabīgās uguns izmantošana dažādos materiālos un projektos, mākslas darbos. Piemēram, no pagājušā gada mums kanālā būs uguns ziedi. Ties ir tiešām veidots no īstajām degošajām svecēm. Tradicionāli būs Basteikalnā šīs te pašas degošās sveces. Principā visvairāk jau šie uguns noformējumi būs centrālajā daļā, jo, kā mēs labi zinām, šogad un arī iepriekšējos gados visi svētki tomēr koncentrējās šajā te vēsturiskajā centrā. Gan uz prezidentu uzrunu, gan arī vēlāk Krasmalā vērojot uguņošanu. Nedaudz vairāk par to dzīvo uguni. Kāpēc tieši šāds noformējums izvēlēts un kā to var sasaistīt ar Latvijas vēsturi? Tieši no vēstures annāļiem mēs esam par to uzzinājuši, jo jau viduslaikos ir Rīgā bijis populārs šī te uguns izmantošana, bet visvairāk šī gaisma, dabīgā gaisma ir sākusies, tās izmantojums ir jāsaista ar 19. gadsimtu, kad ļoti daudz, un ne tikai valsts svētkos, bet arī, teiksim, ļoti svarīgi personu vizīšu laikā, gan Līgo svētku laikā, gan novembra laikā ir izmantot tieši šīs te dažādā veidā izmantotas dzīvās uguns. Tur ir bijušas gan tās saucās ugunsmucas, kas ir jau tajā laikā izvietots AB Dambja vietā, kur mums pašlaik būs uguņošana, gan galvenajās ielās, gan dekorēti gan parki, gan dārzi. Līdz ar to tāda ļoti laba tāda pārmantojamība ir arī šajā reizē, šajos gados, jo visaktīvāk, protams, tie bija 30. gadi, kad tas bija ļoti īpaši populāri. Un arī paralēli jau tad bija šie te elektriskie noformējumi, bet viņi viens otru netraucēja, tikai papildināja, jo, kā zinām, mums jau novembris ir tās mēnesis, kad gaismas nekad nav par daudz. Kas jums pašam saistās ar gaismas festivālu Staro Rīga? Gaisma, protams. Es domāju, ka tas ir vienkārši skaisti laba ideja, kas tiek realizēta tieši vistumšākajā laikā un tieši svētku laikā, jo iepriekš pirms šī festivāla mēs jau tāpat arī centāmies ar šo te dzīvo uguni un noformējumiem, bet tas ir mazjaudīgi. Un ja tagad ir, ka tas svētki, šie gaismas svētki ir ne tikai 18. novembrī, kad cilvēki jau tā ir aizņemti ar dažādām lietām, gan ģimenes, gan lokā, gan arī apmeklējot pasākums, ka tie svētki Staro Rīga ir izbaudām vēl tās kopā 4 dienas, tas ir ļoti labi. Es domāju, ka, kā es teicu, gaismas nav nekad pa daudz, jo jādomā, ka turpmāk būs vēl un plašāk.
Šī gada gaismas festivāla Staro Rīga programmas nosaukums ir Latvijas māju sajūta meklējot. Kas jums saistās pašam ar māju sajūtu? Tā noteikti ir gaisma un uguns. Jā, arī. Bet es teiktu, ka divpakāpi pat. Ka pirmkārt jau tā mājas, tas būtu kā Latvija. Tas būtu Latvija ar visiem saviem 4 gadalaikiem, lai cik kādi un viņi būtu. Un nevarētu nomainīt, teiksim, pret mūžīgo sauli gada garumā. Tā būtu tātad Latvija, daba, meži, jūra un tajā pašā laikā šajā it kā skaistajā dabā, ka visiem maniem, teiksim, svarīgiem cilvēkiem viss ir labi, harmoniski un priecīgi. Kā jau ierasts, ielūkojamies arī nedaudz dziļāk darba procesā un gaismas objektu tapšanā. Devāmies pie māksliniekiem, kuri palīdz radīt vienu no šī gada mehāniskākajiem gaismas objektiem gaismas festivālā. Šobrīd atrodos kopā ar 2 māksliniekiem, 2 dizaineriem, tā laikam būs pareizāk teikt, ar Rihardu Funtu un ar Tomu Lucānu. Šeit mums fonā ir viens no šī gada, es tā noprotu, objektiem gaismas festivālā Staro Rīga. Un, laikam tad jau jāsāk ar pavisam vienkāršu jautājumu, kas tas tāds ir un ko viņš dara? Jā, precīzāk būtu teikt, ka tas ir tā kā objektu maketi, principā, kur mēs pārbaudām mehāniku un testējam, un tie ir kinētiski objekti, kuri darbosies atšķirībā varbūt no lielākā vairuma Staro Rīga objektiem uz tīru mehāniku un izgaismojumu, tādu, kā tas bija vairāk kā pirms 100 gadiem. Tātad mēs par pamatu savai mākslas un gaismas instalācijai izvēlējāmies mākslinieku Ralfa Steinera videodarbus, kur viņš skaisti attēlo mehānikas principus. Kur varēs redzēt? Uz Blaumaņa iela 7. Restorāns un dizaina veikals, kolekcionārs. Un kādu to, teiksim, to vēstījumu jūs gribat pavēstīt ar šo visu objektu? Jo skaidrs, ka sentiments, skaidrs, ka ļoti glīti un interesanti izdomāts, bet kas ir tā doma, tas vēstījums, ko jūs gribat nodot ar to gaismas palīdzību? Vēstījums ir vienkārši ievest cilvēkus tādā lēnā, meditatīvā ritmā, tāda veida sajūtā, kad šie ritmi, ko mēs esam atraduši, šī ritmu kombinācija, mums liekas, ka viņi varētu iet kopā ar to cilvēka asinsritu, ar sirdspukstiem, un personīgi uz mums arī viņi atstāja ļoti tādu nomierinošu iespēju, ka mēs varam skatīties šiem te vienkāršajām mehāniskajām darbībām un aizceļot kaut kur savās domās, iztēlē, fantāzijās. Un vai, teiksim, darba izstrādes procesā bija kādas aizķeršanās, kādas grūtības, ar ko jūs saskārāties? Protams, to jau redzēt pēc visu procesu, kad tika izmēģināti ļoti daudz dažādu veidu, dažādas attiecības uz obratiem. Tā kā tajā, nācās iedziļināties diezgan daudz. Skaidrs. Tad vēlreiz šo te instalāciju objektu, kā būtu pareizāk to dēvēt? Tā būtu tā kā mehāniskā gaismas un kustības instalācija. Tātad šo mehānisko gaismas un kustības instalāciju mēs varēsim redzēt? Blaumaņa iela 7, mākslas kafejnīca, kolekcionārs. Tas šajā reizē arī viss. Noskaties arī citas Staro TV dienas grāmatas un atceries, ka arī tu vari kļūt par gaismas festivāla dalībnieku, ieliekot savā logā kādu gaismas objektu vai svecīti. Apmeklē www.staroriga.lv un tiekamies gaismas festivālā. Gaismas festivāls Staro Rīga 2015. Programmā Latvijas māju sajūtu meklējot, domāsim par vērtībām, kas mūs vieno Latvijā. Bērmanas dārzā apskatīsim starptautiskā projekta Baltijas gaismas ķēde, jauno mākslinieku darbus, kā arī Vecrīgā meklēsim objektus no Eiropas gaismas festivāliem. Piedalieties līdzdalības akcijā Rīgas karnevāls un izgaismosim savu pilsētu svētku noskaņās. Festivāls notiek ar Rīgas domas un festivāla sadarbības partneru atbalstu. Staro Rīga no 18. līdz 21. novembrim.